Viena no ģimenēm, kura darbojas ar Dižvanagu komandu, ir rīdzinieki, kas audzina meitiņu ar īpašām vajadzībām. Apmeklējot biedrības organizētos amerikāņu mediķis Boženas Benjeras Slavovas vadītos seminārus un nodarbības, ģimene ir spērus lielu soli uz priekšu, jo iemācījusies, ko var darīt bez speciālistu palīdzības paši mājās, lai uzlabotu savas atvases dzīves kvalitāti. Nav jāskrēd, jāzina ārstiem, kas ir ar bērnu, kāpēc viņš dara to vai nedara to. Vecāki paši to visu mācās un paši strādā, viņi iesaista visu ģimeni, jo jūs nevarat pilnībā viens pats tikt galā. Tur tiešām jābūt palīdzībai no brāļiem, māsām, krustmaitām, no visa, kas ir iespējams visos veidos. Un tanī brīdī, kad jūs redzat to rezultātu, tas ir ļoti labi. Dižvanaga ir viena no tām organizācijām, kas uzsver, esam komanda, kura atsakās nevarēt, iesaistot kanisterapijas speciālistus, ārsti no Amerikas un īstenojot citus projektus, biedrība jau spējusi daudzām ģimenēm ar bērniem invalīdiem ne tikai Kurzemē, bet visā Latvijā parādīt, ka mākonim ir zelta maliņa. Mēs jau gribam kaut ko tātad vairāk un ejam, lai arī valsts mūs izdzirdētu, jo tā ir tomēr viena kopīga, visu kopīga, neteikšu problēma, jā, bet te ir vajadzīgs tā, ka iesaistās visi. Ja visi, tad mēs varam ļoti lielas lietas darīt. Dižvanagu pārstāvis stāsta, ka lielu atbalstu cēlo mērķu īstenošanai biedrībai sniedz vietējie ziedotāji, sabiedrība caur organizāciju Ziedot LV un nozīmīgi atbalstu sniedz arī Liepājas pašvaldība. Augot Dižvanagu aktivitātēm, protams, auga arī pašvaldības atbalsts un arī vides un veselības daļa īpaši atbalsta šo mājas rehabilitācijas programmu, jo šāda veida pieeja rehabilitācija atbilst visām mūsu nostādnēm. Savukārt no valsts Dižvanaga cer sagaidīt, ka tiks iekļauti pamatbudžetā, kas ļaut īstenot daudz vairāk mērķu. Kā pastāstīja Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, tas varētu kļūt iespējams no 2016. gada. Komentējot vispārējo situāciju, viņi informē, ka pabalsts bērniem invalīdiem 2014. gadā paliks iepriekšējā gada apmērā, bet uzsver, ka valsts sniedz atbalstu arī gādājot tehniskos palīglīdzekļus un citos veidos. Bērniem, vai viņi ir invalīdi, vai bērni saslimst, sākot ar šī gada 1. janvāra visas recepšu zāles, ko ārsts ir izrakstījis, tātad apmaksā valsts. Tā kā gribētos teikt tā, ka Latvija jau pilnībā no krīzes vēl nav izkūlusies, bet ejot ārā no krīzes, tā naudiņa, cik vien ir iespējams, tik nu vien arī cenšamies to naudu godprātīgi sadalīt. Labklājības ministrs Uldis Auguls šodien uz semināru pats neieradās, bet atsūtīja uzrunu, kurā bija uzsvērts, ka jau tuvākajā laikā plānots īstenot jaunu pakalpojumu veidu, kas būs tendēts uz psihoemocionālu atbalstu sniegšanu ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti. Laura Drēziņa, Aigars Brečs, TV Kurzeme.